Sveiciens visiem! Klāt jauns video ar mācāmies kopā. Kā redzat, labai rokai jau esmu uztaisījis dizainu, tāpat arī esmu uzlakojis, viss kā pienākās. Krāsoju šādu gēla nagu laku. Viņa ir balta ar tādu perlamutra piesitienu. Un tad tagad domāju šie rociņai uztaisīt šādu pašu dizainu, parādīt jums, kā es to darīju, pa cik mācāmies kopā, tad ķeramies klāt. Tā, noņemšu nost mūsu uzlīmi. Viņa nedaudz līp, un tā kā pie nadziņa viņa pielips, man nadziņi ir īsi, jo labu laiku tā kā nebiju krāsojusi nadziņus, un tad viņi man ir palikuši īsāki. Kaut nedaudz taisni ir. Pieglutināšu šādi, un tad man vēl bija tādi mazi akmentiņi, un tad vienu no šiem akmentiņiem pielīmēsim, lūk, pielīmēsim šeit pa vidiņu, man nesanāk. Šādi, un tagad liksim šitos spīdumiņus es apakšā, jo viņi īsti tā kā nelīp bez nekā, tad apakšā es palikšu nedaudz topu. Jāatrod tagad ir vienādi, lilā krāsā, tā. Negribu lipt. Teikt, viņš man te slidināsies. Tā. Viens ir. Vēl. Ar viņiem ir diezgan pagrūti strādāt, varbūt tikai man, pa cik es nemāku, bet man kā iesācējiem diezgan grūti ir, kā redzat, viņi peld. Man liekas, ka šim arī tikai vienu vajadzēs, jo otram tur nav īsti vieta. Labi, tad liekam šim. Jāpastās, vai ir taisni. Ir tā. Vēl lielā. Grūti pat ieraudzīt viņus. Jā, forši. Paņēmās vairāki līdzā. Ai. Varbūt uzrakstat komentāros, kā jums labāk patīk, kad jau es esmu tā kā, kā tagad uzkrāsojusi jau pašu gēlu laku, un tad rādu to dizainu, vai jūs arī gribat tomēr redzēt, kā es arī krāsoju gēlu laku. Tas man tā kā interesētu. Mazie akcentiņi bildīties esmu redzējis, kad no šiem rombiņiem visus nadziņus uztaisa bildi ar šiem rombiņiem, bet, man liekas, tur baigi daudz laika aiziet. Nezinu, vai man pietiktu pacietība. Labi, es tad tagad lieku lampā. Šos rombiņus esmu laikam tā kā, nevis laikam, bet esmu viņus pielīmējis, tad kārta mums ir topam. Topu likšu diezgan tādā biezā kārtā, jo pa cik mums ir tie rombiņi,
tad, lai viņi man nekur nenokrīt, tad likšu tādu biezu slānīti, lai viņi man nenokrīt. Tā. Tāpat arī nāga galu ar topu nokrāsot. Šī gēla akmeņa man ļoti iepatikās, bet, nu, pudelīte ir ļoti maza, tā kā ilgam laikam viņa noteikti nepietiks. Nezinu, cik ilgam laikam, bet, nu, ieliku lampā. Nu, tad uzliksim virsū eļļu. Nu, lūk, šāds dizains ir sanācis. Nu, man ļoti patīk. Nu, tāds vasarīgs, nu, bantītes, akmentiņi un šie rombiņi. Nu, ļoti patīk arī šī gēleka. Man ļoti patīk, ka viņa ir tādā it kā neitrālā tonī. Bet, nu, pat cik ir vasara un rociņas ir tā kā brūnas, tad tā gēlaka tā, nu, izceļas un ir skaista. Nu, šāds dizains. Šādu dizainu šodien uztaisīju. Ko tas arī viss. Ceru, ka jums patika un līdz nākamajai reizei. Atā!